palīdzēt viņiem ļoti tādā būtiskā posmā, ja, U16, U18 un uz augšu, man liekas, ir ļoti svarīgi un jēgpilni un vērtīgi, ja, gan viņiem, tāpatās arī sev, jo, teiksim, tā sacensība Eiropas čempionātā, kad tu spēlē labākajām komandām, protams, ka tā salīdzināšana spējām nav tikai spēlētājiem, bet arī pašam sev kā trenerim, ko var uzlabot, kas sanāca un tā tālāk. Līdz ar to noteikti iesaku, pirmkārt arī vasarā, ja jums visi nodrošināts, jūs apģērbi, ja, pabaro, ja vēl izdodās aizbraukt uz tādu čempionātu vietu kā Krēta, vispār dzīve izdevusies, ja, tad tā kā noteikti tās tie plusi. Un varbūt kaut kāds, nezinu, negribētu teikt, ka tie mīnusi, bet tā otra realitāte, ar ko jāsaskarās, ko noteikti jūs arī saskarušies jaunas līgā ar savām komandām, tad noteikti ne visiem tu var būt, kā saka, labs. Ja, ja jaunas līgas komandās, teiksim, tā attiecība varbūt ir stipri mazāka, tad izlasē tas koeficients uzreiz ir 5, 6, ja, jo tomēr tie atlases, teiksim, tiek beigās uz čempionātu tikai 12 spēlētāji no daudz reāliem kandidātiem, un ne visiem tas ir pa prātam, kādam liekas, ka viņš nav novērtēts, un varbūt līdz galam nav iedot tā iespēja, ja, līdz ar to ir arī tā dažādi izaicinājumi, ar ko jāskarās, bet tas viss ir forši, un tāpēc arī šodien domājot, teiksim, par to semināru tēmu, arī apvaicājos kolēģiem, par ko mēs varētu runāt. Es domāju, mēs visi zinām, kas ir aizsardzība, uzbrukums, pārējies, pick and rolls un tā tālāk, tāpēc man doma ir pavisam vienkārši iziet pēc iespējas plašāk, apskatīt, panalizēt un izdarīt secinājumus par visu procesu sākumā kā tādu, ja, teiksim, tās lietas, kas, manuprāt, ir svarīgas, kam jāpievērš uzmanība, tāpat pēc tam kaut kādiem spēles elementiem, kas, manuprāt, ir īpaši svarīgi jaunatnes basketbolā, ja, arī, teiksim, ikdienā strādājot ar komandām, teiksim, tādā nedēļas ietvarā. Tās ir tās lietas, ko es noteikti atkārtoju vismaz 2 reizes, ja, tā, ka tas, man liekas, tāds būtu svarīgākais. Tāpēc īsumā, ja, tad sākumā vairāk tādas atziņas un secinājumi būs par vispārīgo procesu, pēc tam attiecīgi kaut kādas spēļas situācijas un ar tīri praktiskiem kaut kādiem treniņu līdzekļiem, ko mēs izmantojām procesā, ja, tad parādīsim, kā mēs tās lietas mēģinājām, vai izdevās mums, vai neizdevās, ja labāk vai sliktāk, bet uzlabot, lai būtu konkurētspējīgi Eiropā. Ja, un beigās, protams, jautājumi un diskusija būs laiks, ja, tad pie tā arī pievērsīsimies, tā ka vieta izaugsmē arī jums būs izteikties. Okay, pirmais, ja, tad pirmā, manuprāt, tāda atziņa ir atlase. Ja, manuprāt, arī sportskolās atlase ir svarīgs process, kur jūs atlasiet, teiksim, mazajās grupās nākamos audzēkņus, ir kaut kāda vēlme paredzēt viņu progresu, ja, varbūt, ka mazi grūtāk izdarīt, bet jo ilgāk to dara, jo varbūt tā precizitāte ir lielāka. Arī šeit īstenībā tas process nav viegls, jo pa lielam atlase bija no 40 un vairāk spēlētājiem. Ja, tas ir 8. gadi un arī daži neliela grupa 2009. gadā dzimušie. Tad es priekš sevis izvēlēju šādus kritērijus. Ja, pirmkārt, tas bija personīgais sniegums attiecīgā sezonā, ja, jo, teiksim, varbūt kādam tas traucēja kaut kādas traumas, ja, tur arī, teiksim, izšķirošajā momentā pavasara posmā gūst traumu, viņš nav optimālā formā. Diemžēl priekš manīm tas bija mīnus, ja, teiksim, tur tāds, noteikti zina, 9. gads Pogiņš, ja, izkrita, manuprāt, labs kandidāts, kas varēja noteikti palīdzināt un noteikti arī sisties pa vietu, ja, tad, teiksim, viņam tā iespēja pavasarī zuda tikai tāpēc, ka guva traumu un neparādītu optimālo sniegumu, ja, bet viennozīmīgi personīgais sniegums palīdzot savām komandām 2008. gadu finālos, pie gadu vecākiem, savos gados, Eiblā, visu laiku mēs sekojām līdz, ko viņi māk un nemāk, un tie spēlētāji, kas palīdzēja vienkārši gūt uzvaras, ja? Kā saka, jābūt labākajiem starp labākajiem savā tajā lauciņā, lai pēc tam tālāk tu varētu būt labākais Eiropā. Ja? Tā, ka tas bija viens, un noteikti arī komandas sniegums. Tie, kas varbūt sekoja līdzi, arī tad diezgan daudz spēlētāji bija no vadošajām 4 komandām. Jā, varbūt tas ir tāds subjektīvi, ja, bet manuprāt, arī finālos skatoties,
bija tās momenti 50-50, kur izšķīra vai nu viena komanda vai otra, un tad īstenībā tajos izšķirošos momentos, kas īstenībā, manuprāt, ļoti daudz raksturo par tiem spēlētājiem, vai viņš pirmkārt ir uzvarētājs šodien, vai varbūt netik veiksmīgs uzvarētājs, ja, un īstenībā tie spēlētāji, kas beigās bija tajā 16-niekā, tad arī bija tie uzvarētāji, kas bija nedaudz labāki par pārējiem, un noteikti arī relatīvi vienādas iespējas dodot tādā ziņā, kad paralēli viņu sniegumam jaunas līgas komandās, arī tad mēs veidojam, pirmkārt bija Baltijas kausa, un pēc tam pavasarī maijā bija tā, kad sabraukums 36 kandidātiem, kur mēs nedaudz kādām lietām izgājām cauri, bet pamatā tas bija tāds tā, sparings savā starpā, kur atkal visiem bija iespēja sev parādīt. Ja, tā, kad ar tām lietām mēs skatījāmies, ja man prasa, es jūs teicu, ja man par 70% ar citu sastāvu, es domāju, mēs būtu nospēlējuši plus mīnus līdzīgi. Ja godīgi tā atšķirība īpaši šajā vecumā, viņa ir tik maza, pēc 2 gadiem viņa būs varbūt krasi mainījusies. 4-5 spēlētāji noteikti bija tie, kas veidoja to kodolu, pēc kuriem tā izlase nebūtu 16 izlase, bet visi pārējie un daudz, kas netika, es domāju, ka tur varētu būt ļoti līdzīgs tos sastāvus izveidot un labi cīnīties Eiropā. Un lielākais, manuprāt, jautājums, kas pēdējos gados ir diezgan ļoti aktuāls, ir ārzemnieki. Priekš maniem kritērijs bija, kurā vietā viņi atrodas. Arī tie, kas tika 16. ja Stella Zura, Real Madrid, Barcelonas akadēmijas, es domāju, nekādus komentārus neprasa, bet diemžēl šajā vecumā ļoti daudz spēlētāji, kas bija aizbraukuši ārzemēs kaut kur, it kā labākos apstākļos, bet es neticu, ka viņi tur bija labākos apstākļos, kādos jūs varat piedāvāt. Ja? Un tas lielākais mīnus priekš manī bija, kāpēc? Tāpēc, ka es to spēlētāju līdz galam nezinu. Ja viņš atbrauc uz vienu Baltijas kausu, aizveda 4 treniņus, netiek, teiksim, sastāvā 12-niekā, pa viņu man tas priekšstats ir tik subjektīvs un tik maz informācijas. Es personīgi labāk paņemu spēlētāju, ko es varu sekot pēc statistikas, aprunāties ar treneriem, ja, teiksim, izvērtēt, un beigās tad attiecīgi izvēlēties labāk to spēlētāju, ko es zinu, ko viņš māk un ko viņš nemāk. Ja? Tā kā, manuprāt, tas stāsts pārzemniekiem ir tāds diezgan subjektīvs, un es ceru, ka līdz U16 vecumam turpmāk tie spēlētāji varbūt tik daudz nebrauks projām uz tādām apšaubāmām vietām un vairāk izvēlēsies attīstīties tepat Latvijā uz vietas. Okay, otra lieta no pirmās dienas, kas man liekas ir ļoti, ļoti svarīga, ir tad pavisam vienkārši no grupas izveidot komandu. Ja? Varbūt skan diezgan vienkārši un banāli, bet neslēpšu, kad nākot, pirmkārt mēs visi zinām, ka komanda tas ir vienība, kas iet uz vienu mērķi, uz uzvaru, uz labāko sniegumu attiecīgajās spēlēs. Protams, spēlētāji nāk ar vārdiem, ja tur mums sākumā prasa, kāds mums būs mērķis, ja, tikt uz pasaules kausu. Okay, mēs nākamajā gadā nevis pasaules kausa nav, bet viņiem tā ideja ir, ja, tikt pēc iespējas augstāk, palīdzēt komandai uzvarēt un tā tālāk, bet būsim godīgi, tā realitāte pavisam cita. Ja. Bieži viņi ir diametrāli pretēji, daudz spēlētāji apzinātā vai neapzinātā līmenī. Es domāju, tas pats ir ļoti aktuāli jaunas līgās, kur viņi vairāk domā par to savu personīgo, teiksim, sniegumu un pat spēlē, kur jūs uzvarat. Spēlētājs, kurš varbūt nav spēlējis tik daudz, viņš sēž uz soliņa, sarāvies sevi, ja, un viņam tas gandrīz nesagāda. Priekš manīm, ja godīgi, tas uzreiz parāda, ka viņš līdz galam komandas spēlētājs nav. Ja. Arī, teiksim, atlasot spēlētājs, mēs skatījāmies, kāda viņa reakcija ir ne tikai esot laukumā, ārpus laukumā, kā viņš ir gatavs pieņemt kaut kādas iekšējās normas. Protams, nākot uz izlasi, viņam ir prasības vienas, atnāk šeit, viņas varbūt kaut kādos atsevišķos elementos pamainās. Nekas sarežģīts tur nav, bet tu vari redzēt, kurš spēlētājs grib pieņemt kaut kādas izmaiņas, kas ir mūsuprāt labākas priekš komandas, ja, un kurš grib vienkārši, kā saka, spēlēt pa savam. Ja, to var uzreiz redzēt, un līdz ar to īstenībā tās ir tās lietas, ko mēs skatāmies, un ļoti svarīgi, man liekas, tiešām ir izveidot no grupas komandu, un ja man jau godīgi jāsalīdzina pagājušais gads ar U18 un ar U16, varbūt tā ir kaut kāda vecuma specifika, bet viennozīmīgi ar U18 bija daudz vieglāk to izdarīt. Ja? Tur varbūt bija 1 vai 2 spēlētāji, kuri līdz galam gribēja vairāk spēlēt pa savam, nevis, teiksim, komandas interesēs. Tad šeit vairāk, teiksim, sākumā, ja katram tā ideja ir
paspīdēt, jā, varbūt to var saprast, tas ir tas vecums, zin kā, kad viņam liekas, ja viņš nav guvis punktus, tad viņš nav sev parādījis, bet tā nav. Varbūt viņam vienkārši ir jāparāda tas veids, kā viņš arī citos veidos var palīdzēt komandai būt produktīvs. Nākamais priekš manīm tāds varbūt arī atklājums bija, neteiksim atklājums, bet secinājums ir pa vecuma atšķirību, īpatnībām. Ja, tad, ja salīdzina U16 ar U18, pirmkārt jau U18 vecums bija tas, ko es jau pēdējos, manuprāt, 10 gadus gan ar vidusskolas, gan ar studentiem strādājot, ikdienā bija darījis un biju apradis, jā, teiksim, tās viņu domāšana, viņu fiziskā sagatavotība, cik daudz, cik sarežģītu to spēli var veidot. U16 bija nedaudz tāds jauns, jā, pašos sākumos es biju strādājis sporta skolā ar U14, U16 vecumu, bet noteikti ir atšķirība, un tā lielākā, manuprāt, atšķirība pēc čempionāta izsacinot ir noteicošie faktori ir individuālā meistarība un fiziskais. Ja? Tad, protams, viņš jebkurā vecumā ir noteicošs, bet jebkura komanda, kas spēlē čempionātā, tādas komandas rotācijas, palīdzības, viņas ir daudz mazākas nekā U18. Teiksim, ja U18 ir komandas, kas, teiksim, mums bija pagājušajā gadā, mēs spēlējām Portugāli, kur viens no draft prospektiem garajā galā, Preis, tiešām bija dominējošs. Es domāju, ar viņu U16 vecumā būtu daudz grūtāk spēlēt, nekā mums izdevās, teiksim, pagājušajā gadu U18. Kāpēc? Tāpēc, ka tās rotācijas palīdzību uz postu mēs varējām atstrādāt divus veidus, abos veidos gatavi palīdzēt, likt viņam atmesties, tad arī treniņa procesā mēs darījām to pašu caur kaut kādiem aizsardzības vingrinājumiem, bet tas bija daudz grūtāk izdarāms, jo tiešām tie spēlētāji bieži kaut kur no 5 spēlētājiem viens kaut kur aizmirst, kaut kur aizguļās, kaut kur nenostrādā līdz galam, un līdz ar to tā komandas spēle ir tāda daudz, teiksim, grūtāk piekopiem gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Tā ir tāda lielāka atšķirība, un otrs arī pa tādām iekšējām normām, te ir piemērs viens pa mobilie telefoni un viedierīces, ja, tad es domāju arī kaut kādās nometnēs un ikdienā ar saviem audzēkņiem jūs esat saskārušies, kur, teiksim, ko darīt, ņemt nost vai neņemt. U18 pagājušajā gadā mēs izrunājām tos plusus, mīnusus. Protams, mēs izstāstījām, ka telefons, jo ilgāk tu sēdi gadžetos, tas tikai traucē tavu miegu, ja, tad attiecīgi vienkārši tu neizgulēsi un nākamajā dienā neesi pietiekami produktīvs. Ar šiem spēlētājiem mēs sākumā U16 mēs tāpat vienojāmies, viņi tam visam piekrīt, jā, bet jau pirmajā reizē mēs redzam kaut kādas iekšējās normas tiek pārkāptas, un mēs sapratām vienu, viņi pat varbūt apzinoties saprot, ka tas ir slikti, bet aiz ieradumu viņi sev kaitējot, vienkārši viņus regulāri pārkāpj. Līdz ar to tas, ko mēs pamainījām, vienkārši telefons pēc 11 tiek ņemts nost, un attiecīgi pēc tam mēs no rīta viņiem iedodam. Ja? Jo vienkārši apzinātā vai neapzinātā līmenī viņiem liekas, tas ir joks. Diemžēl, teiksim, tā disciplīna abos, gan laukumā, gan ārpusē, viņa ir daudz, teiksim, grūtāk piekopjama, līdz ar to īstenībā daudz vairāk viņi mums ir jākontrolē, nekā tas ir U18 vecumā. Viņš strādā vai nestrādā? Jā, var dzirdēt? Man liekas, ka viņš tā apklusis ir. Ok, un ceturtā atziņa noteikti ir, liekas, atkal ļoti vienkārši, bet komunikācija, tad attiecīgi, cik bieži runāt, kādā veidā ar viņiem runāt, ja, jau iepriekš jau pieminētās iekšējās normas, komunikācija individuāli, komunikācija grupā, komunikācija caur video skautingu, visu laiku jārunā. Ja? Jo liekas, ka mēs domājam vienādi, viņš atnāk komandā, bet, teiksim, ka pēc čempionāta es uzzinu no trešās personas, kad atsevišķiem spēlētājiem es esmu aizliedzis mest pustālo metienu. Jo izrādās, ka viņš saka, pirmkārt, mēs atrunājām, jā, ka tas nav tas labākais metiens, ko parasti meklē uzbrukumā, bet atrunāts bija tikai viens, ka transitionā ātrajās pārējās mēs meklējam metienu no groza apakšas, esam agresīvi, meklējam soda metienu vai meklējam tālo metienu pēc piespēles. Punkts. Pirmajās 8 sekundēs. Un spēlētājs, ja tur ir sapratis, ka viņam tiek aizliegts principā lielākais viņa trumpis – komunikācija. Mana vaina.
spēlētāju vaina, bet tā ir realitāte. Ja? Pēc tam es skatos, kāpēc viņš nemet, ja? Un vienkārši mēs tas visu jau pa vēlu, bet vienkārši tas stāsts par komunikāciju. Kā viņi saprot to basketbolu, kā mēs saprotam, caur video rādot, runājot, ja tu īstenībā daudz vairāk ir jājautā viņiem, kā viņi domā, kā viņi to redz, vai viņi piekrīt. Ja viņi nepiekrīt, pat ja jūs izdomāsiet tos noteikumus tādus, dienas beigās viņi tāpatās laidīs pa savam. Viens piemērs, varbūt turpmāk tikai tā būtu jāvada spēle, bet pēdējā spēle pret Turciju, ar ko mēs jau spēlējam 3. reizi, 7., 8. vieta, neko daudz varbūt nomināli neizšķir. Ko mēs izdarījām? Mēs pasakām, tā rītdien jūs pretinieks zināms no A līdz Z, mēs esam jau 2 reizes spēlējuši, 2 reizes gatavojušies. Mums ir sadarbības, ko mēs esam līdz šim spēlējuši, pick and roll aizsardzības, ir lietas, ko mēs darām pressingā, ko mēs darām uzbrukumā. Jums uzdevums uztaisīt skautingu, ko mēs rītdien spēlējam. Ja, kuras sadarbības paši izvēlās, kādu pick and roll aizsardzību pret to spēlētāju, kādu pret to. Ja, vispārējais mēs atrunājam, beigās čempionātā vieglākā spēle. Nekas nav jāsaka, tu stāvi, tikai taisi maiņas, ja kāds piekūst, pamaini nākamo. Sadarbības iet, ja, pick and roll, viņi izvēlās step-out aizsardzību, ko mēs treniņos esam atstrādājuši, jo dažas citas komandas to ir darījuši. Ja. Beigās pret līderi 7. strādā daudz labāk nekā mēs spēlējām pret viņu pirmajā spēlē, kur viņš iemet 35 punktus. Ja. Mēs labi apstādinām, liekam atdot to piespēli, vēl kaut kādas nianses, un beigās tiešām vieglākā spēle čempionātā, un es negribētu teikt, ka turki atnāca ar domu atdot to spēli. Ja. Vienkārši atkal stāsts pielu pārdomām gan mums, kā treneriem, gan vispār, kā mēs komunicējam. Varbūt tiešām vairāk jāuzdod tie jautājumi, jājautā, kā jums liekas, kam jūs piekrītat un tā tālāk, un tad arī tas kopīgi tas rezultāts būs daudz labāks, jo mēs paši zinām, ka viņi daudz, īpaši jau vecāki paliek, viņi skatās, redz, citi ieteicēji un tā tālāk, un mums vienkārši jānonāk pie kopīgās bildes, kā mēs gribam to visu kopīgi darīt. Ja? Jo galva mērķis mums ir visiem domāt un darīt ir līdzīgi. Pēc tam nākamais, manuprāt, vissvarīgākais optimālais sniegums izšķirošajā brīdī. Tu vari spēlēt labi pirmajā pārbaudas spēlē, tu vari spēlēt jebkurā spēlē, bet kas man liekas svarīgi ir vienkārši parādīt, ka mēs kā komanda tiešām performējam augstākajā punktā, visizšķirošajā momentā. Ja? Es daudz runāju ar citiem treneriem pa U16, vispār pa jauniešu čempionātu specifiku. Izšķirošā ir 4. spēle, grupas spēlēm nav nozīmes, tāpat tās beigās jāuzvar tā spēle. Daļēji piekrītu, daļēji nepiekrītu, jo, manuprāt, ja tu vari iegūt nomināli labāk pretinieku, to mēs zinām. Ja? Un kas pats, man liekas, pats vēl svarīgāk, katra uzvara vai zaudējums paceļ to komandu vai nolaiž lejā. Tāpēc mēs gājām uz katru spēli kā uz pēdējo. Vienalga, kas ir pretinieks, vai tā ir grupa, vai tā ir, teiksim, izslēgšanas spēle, lai viņiem tā domāšana nemainās. Un es neslēpšu, ka iekšējais mērķis bija būt grupā pirmajam. Ja mēs spēlētu izslēgšanas spēlē ar Bulgāriem, es būtu daudz priecīgāks nekā mēs spēlējām ar Vāciju vai varbūt ar Serbiju. Ja? Jo, teiksim, arī grupā to spēli, ko mēs vinējām turkus, man liekas, tā bija ļoti svarīga, ja? Lai iegūtu kaut kādu priekšrocību arī tālāk un pēc tam mēģināt pēc iespējas labāk nospēlēt. Un, manuprāt, ir lietas, instrumenti, kā to var uzlabot. Viens ir slodzes dozēšana atlases ciklā. Tas, ko es sākumā pamanīju arī, ka daudz spēlētāji, viņi nav gatavi 3 spēles augstā intensitāte spēlēt pēc kārtas. Mums bija Lietuvā turnīrs, Lietuva, Turcija, Igaunija. 3 spēlētāji, kas nospēlēja visas 3, pārējie spēlētāji tikai 2 spēles no 3. Pusi komanda vienkārši bija beigta. Viņi nav gatavi 25 minūtes abos laukuma galos, ja kārtīgi katrā epizodē sisties. Un tas tikai parāda to, ka līdz šim varbūt kaut kādā veidā mēs varam labāk izdarīt, kad, teiksim, jaunaslīgā, teiksim, treniņos, no pirmdienas līdz piekdienai mums ir treniņi, pirmdien, otrdien, trešdien, super smagi treniņi, varbūt ne katru nedēļu, ceturtdien tikai metieni kaut kādi statiskie vai varbūt off diena, piekdienas super viegls treniņš, ja?
un sestdienas, sestdienas spēles ir. Bet tās situācijas modulēt, lai tie spēlētāji fiziski iztur, lai viņi iztur tās 3 spēles pēc kārtas vai 2 spēles, un to pašu var darīt arī nometnēs un tā tālāk. Ja? Tāpēc jāpadomā par to, kā mēs plānojam to laiku, un otrs arī par fiziskajām slodzēm runājot, tad arī tas, ko var redzēt, ātruma izturība. Ātrums, fiziskais, ja, teiksim, cik daudz mēs strādājam uz kaut kādām kontaktu slodzēm, caurgājiens pie kontakta, lai viņš visu laiku iet un viņam ir grūti, ja, un tā tālāk, cik daudz mēs transitionā, piemēram, strādājam ikdienā, kad uzbrukums ātrajā ir uz turieni, apstāties, cik varbūt mēs varējam, ka turp apakaļ 2 laukumi, cik mēs varējam, kad viņš skrien 6 laukumus maksimālā ātrumā vai 8 pēc kārtas. Ja? Vienkārši aizdomāties par tām slodzēm, lai viņiem ir gan ātrums, gan ātruma izturība, un es domāju, tie, kas arī skatījās čempionātu piekritīs, kad sākumā mēs skrējām, bija mums ātrie uzbrukumi, bet otrajā posmā pēc Francijas spēles, tā kā nazi nogrieztas, vienkārši mums nav ātrie uzbrukumi. Nav tā, ka mums bija uzstādījums spēlēt pozicionāli, mums tāpatās bija mērķis dabūt vismaz trešdaļu uzbrukumus ātros, lejapu, soda metienu vai arī tālo metienu pēc piespēles, bet mēs fiziski vienkārši to nevarējām čempionātā vairs izdarīt. Es skatos spēli, spēlētājs noķer, viņam vairs nav pirmais ieradums bumbu mest uz priekšu un skriet, skatīties uz priekšu, ja, bez bumbas skriet. Mēs to labi darījām gan pārbaudas spēlēs, gan arī turnīra pirmajā posmā, bet vienkārši tas parāda to, ka ātruma izturība kā tāda viņa bija zudus, un vienkārši tas parāda par to fizisko kondīciju, ka mēs optimālo sniegumu kaut kādā vienā momentā mēs viņu vienkārši pamazinājām, tāpēc, ka nebijām fiziski gatavi. Sastāvu variācija. Pārbaudas spēlēs es spēlēju visdažādākos sastāvos, man bija mērķis iespēlēt, dot iespēju pirmkārt visiem. Bija spēles, kur, teiksim, tajā pašā Lietuvā 2 spēlētāji nospēlēja 3, citi spēlētāji nospēlēja 2. Neslēpšu, kad kaut kur sliktākajā scenārijā arī es gatavojos uz Eiropas čempionātu spēlēt bez aizpura, bez uzbrukuma līdera. Kāpēc? Jo traumatisks spēlētājs, sezonā bija problēmas, arī Baltijas kausā uz līdzenas vietas pamežģīja potīti, spēlēja fiziski, atlētiski. Viņa, teiksim, manuprāt, tas trauma risks šajā punktā ir diezgan liels, kad atkal kaut kur ejot caurgājienā, lecot, viņš var izkrist vienkārši ārā. Tāpēc man bija svarīgi arī pārbaudas spēlēs, ka mēs spēlējam arī bez viņa. Bija spēles, kur mēs spēlējam bez viņa, bija kaut kādi posmi, kur viņš ir malā pavisam cits virknējams dažādos veidos. Kāpēc? Tāpēc, ka tas liek atbildību arī citiem spēlētājiem, tas dod iespēju arī citiem spēlētājiem, un beigās es varu teikt droši, ka visi 16 spēlētāji, kas bija tajā procesā, viņiem bija iespēja sev parādīt, sajust, un pēc tam arī īstenībā braucot uz čempionātu, es varu gaidīt optimālu sniegumu no katra no spēlētājiem, ja, un attiecīgi, teiksim, ja teiksim, kādam neaizies, es zinu, ka man tajā pozīcijā vismaz ir vēl 2 spēlētāji, ka kāds no viņiem nospēlēs. Un tā arī bija vienā momentā, tas, man liekas, bija pirmā reize tieši pret Vāciju izšķirošajā spēlē, kur mēs sašaurinājām rotāciju otrajā puslaikā un pie neizšķirt dabūjām izšķirošo to izrāvienu, jo vienkārši daži spēlētāji nebija spējīgi tajā momentā, viņš vienkārši izkrīt ārā 1, 2, 3, bet atradās tie 6, 7 spēlētāji, kas iznes to svarīgo tajā spēlē lomu, un citā spēlē atkal bija cits, kas bija gatavs, teiksim, to lomu izpildīt. Ja? Tā, ka tās, manuprāt, bija tās galvenās atziņas par, teiksim, par visu to procesu kopumā. Un tagad es īstenībā gribēju, tad, kā jau es minēju, pievērst uzmanību pāris spēļu lietām, kas, manuprāt, jauniešu sportā vispār ir nav iedomājams. Ja, protams, tur par daudzām citām lietām varētu runāt, tad attiecīgi, bet, manuprāt, šīs ir tās, ko es arī vienmēr personīgi, teiksim, nedēļas ietvarā, es jau teicu, 2, 3 reizes kā minimums mēs viņus dažādos veidos trenējam, un cīņa pa atlēkošām bumbām, tas ir numur 1. Kā jau es teicu, tad U16 čempionāts ir varbūt specifiskāks ar vecākajām izlicēm tieši ar to, ka individuālā meistarība. Kaut viens no 5 spēlētājiem nav gatavs uzvarēt savu divcīņu. Ja? Tā ir liela varbūtība, ka mēs to bumbu jau aizsardzībā pazaudēsim. Francija, Spānija,
divas izteiktākās ofensīva rebounda komandas, vienai vidēji gandrīz 20 bumbas, otrai 18. Es īstenībā biju pārsteigts. Es vienmēr domāju, ka vienmēr jābūt kaut kādam balansam, kas iet pēc bumbas un kāds, kas iet nodrošina aizsardzību. Tā šīs divas komandas izteikti no visām pārējām pat tā, ka metiena brīdī 4-5 spēlētāji vienkārši skrien soda laukumā. Viņi nedomā par nodrošināšanu aizsardzību, bet viņi vienkārši ar domu uzvarēt savu divcīņu. Un kaut viena epizode, kur viens no spēlētājiem stāv un neatbloķē, ja kārtīgi, bet viņš stāv, pretinieks apskrien, dabūna bumbu, lētie punkti. Kaut viens no spēlētājiem nav gatavs fiziski ar viņu nospēlēt, bet raustās. Ja? Viņš zaudē savu divcīņu, atkal atkārtotais metiens. Tā, tas, manuprāt, parādīja, kāpēc arī šīs divas, viens no elementiem, kāpēc arī šīs divas komandas arī bija finālā, ja? Jo abām tiešām bija labākie rādītāji cīņā pa atlēkošām bumbām, un tad attiecīgi šeit dažus piemērus no šīm situācijām. Jā, šeit var redzēt, aizpuršs nemaz neatbloķēja, viņa cilvēks ieraujās, atkārtotie metieni, ja? Un principā ar 4. reizi arī viņi gūst punktus. Atkal, kur metiena brīdis, ja, cik spēlētāji nodrošina aizsardzību, neviens, visi krešo, spēlētājs fiziski nav gatavs nospēlēt pa tukšo. Jā, šeit arī redzam, divcīņas groza apakšā, abi divi spēlētāji zaudē, atkal jāspēlē aizsardzībā. Jā, tā kā no malas izstāsts saliekot viņus visus kopā diezgan bēdīgi teikt, ka mēs uz to nestrādājām. Noteikti tā nebija, mēs diezgan daudz strādājām. Un īstenībā, kas man vairāk varbūt pat nepatika un bišķi uzvilkt tajā visā, ka mēs tieši īstenībā pat daudz vairāk uz reboundiem spēlējām caur divcīņām, 1-1, 2-2 spēles ar atkārtoto metienu. Ja? Kā tas izstāsts, vienalga kaut kāda spēles situācija, jūs spēlējat pick and roll, piemēram, kaut kāda atstrādāja aizsardzību, uzbrukumā ir metiens, uzbrucējiem uzdevums sekot savam metienam, ja viņi dabūna bumbu, viņi turpina uzbrukt. Aizsardzībā pretējais, box out, atbloķēt, ja viņi dabūna bumbu, viņi izpilda uz tā paša groza metienu. Ja, 1-1, 2-2 situācijās, kā tā doma, mazie, lielie, jums visiem jābūt ieradumam uzbrukumā, iet pēc bumbas, identiski kā tā darīja spāņi un franči, ja, visu laiku iet pēc bumbas, un aizsardzībā bija uzdevums vienkārši box out un stumt ārā. Mēs to darījām atkal un atkal, un īstenībā ļoti daudz mēs to darījām, bet rezultātā, tad, kad nāca nedaudz fiziskāks, jau varbūt nekaunīgāks spēlētājs, pietika no 5 kaut 1 vai 2 to divcīņu zaudēja, noguļ vai fiziski nav gatavi, un mēs reboundu zaudējam. Es domāju, ja mēs būtu cīņu pa bumbām šajās spēlēs nospēlējuši kaut tuvu tam līmenim. Ja? Tā iespēja noteikti nebūtu -25, -30, bet tas būtu kaut kur jau 10 punktu starpība. Ja? Tas ir viens elements, ko mēs noteikti varējām izdarīt daudz, daudz labāk, un tiešām mēs nav tā, ka mēs to nedarījām. Par to arī īstenībā lielākais tas, teiksim, sarūktinājums, kad mums izšķirošajās spēlēs tas arī neizdevās. Okay, otra lieta par aizsargiem. Aizsardzībā pie dažādiem aizsargiem, gan uz bumbu, gan prom no bumbas. Neatbalstu maiņas pa gabalu. Es zinu, ka bieži Jaunslīgā arī sastāvi ir tādi, kad ir visi viena auguma, mazais sastāvs, nav izteikti vēl tajā vecumā lielie un tā tālāk, bet, manuprāt, noteikti svarīgi jau U16, U15, varbūt jau U14 vecumā jau strādāt pie tā, kad mēs sitam caur tos aizsargus. Ja? Ka mēs mēģinām uz bumbu spēlēt. Kāpēc? Ja, tāpēc, kad vienkārši mēs neatkāpjamies no principa agresīvu sekšanu uz bumbu, mēs nesadzam tālāk pa gabalu, jo šajā, teiksim, jau čempionātā ir spēlētāji, kas māk ļoti labi sodīt. Pirmā spēle ar Turciju, numur 7, jaunietis jau spēlējis jau Eurolīgas komandā Turcijas augstākajā līgā. Es negribu teikt, ka mēs slikti sedzām, bet katru mazāko iespēju, nedaudz zaudējot, viņš vienkārši uzreiz ar metienu sodīja. Tas tikai parāda to, ka
jau šajā vecumā, U16 čempionātā, mēs nevaram paļauties uz veiksmi, dodot jebkurā momentā spēlētājam metienu. Es redzu vismaz šādā tālumā, ideālā variantā šādā tālumā, mēs esam klāt, lai viņš nedomā par metienu. Un līdz ar to tas, ko mēs arī darījām caur dažādiem vingrinājumiem, gan arī 2-2 situācijās, bet pamatā tas bija daudz šeldrils, 4-4. Mēs mēģinājām sisties blokiem cauri, gan pick and rollā, un tāpatās arī pie blokiem prom no bumbas. Neslēpšu 18, mums īstenībā tā bija tāda pamata aizsardzība, ko mēs līdz beigām arī visu laiku labi sedzām, un tā īsti mums sagādāja problēmas tikai finālā ar Beļģiem, kad viņi jau zināja, jau pielāgojās, lika citā leņķī bloku, ar ieskrējienu bloku, mainot kaut kādas situācijas viņa, bet visu čempionātu mēs labi sedzām, bet šeit mums tas sagādāja problēmas, un tā doma vienkārši, tas izstāsta apmēram šādi. Tā, var redzēt? Vai pat tālu ir? Ir? Nedzirdu. Ja, līdz ar to mēs sedzam pavisam cieši. Tajā momentā spēlētājs, kad iet, mēs mēģinam tāpat izsist to bloku. Un ja gadījumā tas spēlētājs netiek, viņš mainās pa augšu, un šis spēlētājs 2 punktu zonā sagaida. Kāpēc? Viena aizsardzība, gan mēs šādi sedzot, gan uz bumbu. Identisks variants. Ja, teiksim, bloks tiek likt prom no bumbas, viņš ar tāpatās neļauj izvēlēties virzienus un vienkārši sitam cauri pa augšu. Ja? Kāpēc? Piemēram, pirmajā spēlē, pārbaudas spēlē par Turciju, kam bija ļoti daudz sadarbības uz metējiem prom no bumbas, mums pat bija situācija, ka pie pindauna tas līderis 7. skrien, viņš bumbu saņem šeit un mierīgi izpildu metienu. Mums bija problēmas, ka šis spēlētājs nav gatavs palīdzēt pagarināt piespēli, un šie spēlētāji bija, principā, nebija gatavi vispār izsist tos blokus, un līdz ar to tas bija tas, ko mēs īstenībā diezgan daudz strādājām, arī mēģinājām visus blokus sist. Protams, ka tajā momentā, kad tas neizdodās pietiekami labi, tad mēs sākām mainīties arī pa apakšu un likām spēlēt 1-1, bet tas bija pamatā, ko mēs mēģinājām, un šeit attiecīgi daži piemēri no spēles. Pie gala auta, Rekur Veselovs prom no bumbas, viņš ļauj izvēlēties abas puses un pavisam brīvi ielaiž 2 punktus, viņš nekontrolē pusi. Pick and rollā mēs redzam cieši, spēlētājs līdz galam nesitās. Mazais spēlētājs pusceļā apstājās, iedot garajiem vienkārši 2 punktus. Atkal redzam cieši, maiņa. Mazais labi nostrādā, garais vienkārši kājās 1-1, nav gatavs sodu laukumā savu noslēgt. Laba epizode, mazais izsit offscreenu, pēc tam pie pick and roll samainās un nedod ne garajam metienu, ne mazajam. Ja? Vēl viena epizode, cieši sedzam, rekur mēs tādā veidā mēs pārdalam un principā soda laukumā attiecīgi garais spēlētājs spēlē pret mazo, mums ir priekšrocība, un mazais sitot bloku caur priekšu, uzreiz noņem, viņam uzdevums pirmais noņemt kabatas piespēli, vieglo, liek mest ar trajektoriju, pie kā mēs uzreiz esam gatavi palīdzēt no 3. spēlētāja. Visu laiku, kāpēc? Man patīk tādā ziņā, ka tas uzreiz visu laiku liek spēlētājiem spēlēt agresīvi, neatkāpties no tā, ko mēs runājam, ka mēs visu laiku izdaram spiedienu uz bumbu. Arī šajās aizsardzībās gan prom no bloka, gan pick and roll situācijā, gan blokos prom no bumbas. Šādi mēs mēģinājām sekt, bet es domāju, ja mēs to darītu laicīgi un visu laiku nevis mainītos pa gabalu, viņiem arī varbūt būtu kaut kādā veidā vieglāk adaptēties, jo, kā redzam, vienā čempionātā Turcijas spēle, pirmā spēle svaigi, mēs to labi daram, Spānija kaut kur mentāli varbūt vai fiziski bišķi nogurums. Tā epizode, ko jūs redzējāt, identiska. Spēlētājiem ir pussekundu laika vēl izsisties, bet tur Bruno vienkārši noguļ un iedod garajiem spēlētājiem vieglu punktu. Arī tur es domāju, ka varēja izdarīt daudz labāk un pie šādas aizsardzības pieturēties. Kā to trenēt? Sākumā es jau teicu, tas ir 4-4 kaut kādi vienkārši šeldrili, kur tas, ko mēs darījām, tad kaut vai vienkārši vingrinājums 4-4, atdot piespēli, liek bloku, spēlējam šādā veidā. Mainot malu,
pick and rolls otrā pusē, vai arī tas ir ar bloku prom no bummas, bummai šeit, viņš atkal liek identiski to pašu pin-down situāciju, tā pati aizsardzība. Vienu aizsardzību gan pick and roll situācijā, gan off-ball screenos mēs atkārtojam atkal un atkal, un ar jo vairāk atkārtojumiem, un tikai pēc tam mēs liekam viņus kaut kādās 2-2, 5-5 stresa situācijās, tur, kur viņi spēlē, bet, nu, jā, to mēs noteikti varējām izdarīt labāk, bet es uzskatu, ka tā ir tāda vislabākā aizsardzība, ja, šajā vecumā nevis atkāpties, dot pa gabalu, jo pēc tam, aizbraucot uz čempionātu, manuprāt, ja tu spēlēsi pasīvi, agresīvi tu vairs nevarēsi spēlēt, bet no agresīvas sekšanas pāriet uz pasīvu, tā kā mēs to mēģinājām pēc tam mainīties pa apakšu, ir izdarīt daudz vieglāk. Tas ir par aizsargiem, aizsardzību pie aizsargiem. Trešā lieta, ko es domāju arī piekritīsiet, kad jauniešu basketbols, ar ko atšķirās no lielā, kad tas ir agresīvi visādi veidi presingi spēles situācijās. Protams, lielajā basketbolā tā procentuāls tas daudz mazāk, tāpēc, ka spēlētāji jau māk ar to tik galā, viņiem nesagādā problēmas, bet ar presingiem varbūt katru spēli tu neuzvarēsi, bet pirmkārt jau jebkura mazākā iespēja, kas dod tev, jebkurš elements uzvarēt pretinieku, man liekas, ir ieguvums, un es jau teicu, mēs tādas komandas kā Spāņus, Frančus noteikti mēs nenopresēsim, bet viena no svarīgākajām spēlēm, un tā bija pirmā ar Turciju, es uzskatu, ka tieši ar presingu mēs likām viņiem spēlēt citādāk, ja, viņiem pielāgoties, aizsardzībā mēs likām viņiem darīt lietas, ko viņi negrib darīt, ja, un es vienkārši pāris piemērus, kā mēs to sedzām pret turkiem, tad pirmais, ko mēs mēģinājām, viņiem divi labi, ļoti labi tiešām mazie spēlētāji, ja Kutulais, gadu jaunāks, turnīra beigās pabeidza ar 20+9+9, man liekas, kaut kādu statistiku, ja, tad, un tāpat numurs 7, jau iepriekš pieminētais, kas spēlēs jau Turcijas Superlīgā, tā mūsu uzdevums bija sedzot agresīvu pa visu laukumu, likt viņiem spēlēt bez bumbas. Divi principi, ja autu met mazais, otrā vai trešā pozīcija, kāds cits no spēlētājiem, tad vai nu jau uzreiz viņu sedz divatā, vai uz piespēli viņš nāk palīgā, vai uz pirmo driblu viņš nāk palīgā, bet mēs liekam numur 7 vai numur 10 atdot tam spēlētājiem bumbu, mazais norotē, un mēs uzreiz sedzam pa saņemšanu attiecīgi šos divus līderus. Un liekam tam spēlētājiem veidot saspēli, iet pāri laukumam, ja, un, kā saka, nedaudz arī pretinieku čakarēt. Protams, ir kaut kāds risks, bet tajā spēlē mums tas risks attaisnojās, bet attiecīgi autu met 4. vai 5. pozīcija, kur mums ir garie. Garajam uzdevums ir palīdzēt pēc šiem 3 pašiem veidiem un uz piespēli sprintā tik klāt bumbas līnijā, ja teiksim, ja, teiksim, situācija, kur garais spēlētājs izmet autu, mēs palīdzam šeit un nevis viņam skriet pie savu, bet kaut vai šeit kaut kur pie centra līnijas tikt viņam priekšā, un atkal mēs sedzam mazo spēlētāju pa saņemšanu, neļaujot viņam veidot saspēli un spēlēt ar bumbu. Tās bija divas lietas, ko mēs visu laiku cilvēks presingā sedzām, pie kā mēs piedomājām, teiksim, visu laiku tajā spēles plānā, un galvenie treniņu līdzekļi, ko mēs izmantojam, pirmkārt, regulāri arī mēs kājdarības vingrinājumus taisījām dažādus, ja, tur krustsoli, pieliekošo soli, liekas, tā ir izlase, viņiem tas varbūt jā, bet tas, manuprāt, tāpatās, kā jebkurš spēles elements, tev viņš visu laiku ir jāatkārto, jo tu nedarīsi, viņš sāks kustēties lēnāk, mazāk sāks lēnāk reaģēt uz situācijām, ja, un visu laiku viņam tomēr tas tāpat kā piespēle, metiens, ja, tur sadarbības kaut kādas un kaut kādas aizsardzības lietas ir jāatkārto atkal un atkal. Ja. Un pēc tam mēs to visu likām vienkārši iekšā 2-2 vingrinājumos, kur atstrādājam šos principus. Ja. Palīdzu atgriežos, palīdzu rotāciju. Un vienkārši visu laiku mēs to darījām, un pēc tam jau mēs likām iekšā to 5-5 spēlē. Un šeit arī daži piemēri no tās spēles, ko es jau minēju pret Turciju, pēc izmetīšanas, pēc sodu metieniem.
Mēs reiz sēdzam tuvāko, kur numur 10 un numur 7 neļaujam saņemt uz driblu. Ja, kur no 17. mēs uzgājām virsū, ja, liekam saņemt stūrī, liekam spēlēt ar bumbu 3., 4., 5. pozīcija, kas nav tik labi ballhandleri, ja, un beigās pretinieks izmet autā. Tas pats, mazais no mazā, vienreiz, otrreiz. Ja, šis vēl bija tāds rezervis, kurš nav pārliecināts, izpilda varbūt it kā liekas brīvu metienu, bet viņi tāpat meklē to metienu pārsvarā tiem 2 spēlētājiem. Uzreiz uz piespēli, mēģinam norotēt, viens otram palīdzam. Ja. Atkal viņi nespēlēja savu pozicionālo lēno basketbolu, bet principā 12 sekundes visu laiku meklē, kā vispār to bumbu saglabāt, atstāt spēlē, ja, un tā tālāk. Ja. Tā kā nebija tā, ka mēs viņus tur atņēmām tur katru reizi un tā tālāk, bet mēs vienkārši likām viņiem spēlēt citādāk. Ja? Tā kā, manuprāt, ar kaut kādiem vienkāršiem principiem sekt cilvēku sekšanu, ja? Agresīvi piekopjot tāpatās, teiksim, uz bumbu ar kaut kādiem principiem, noteikti mēs varam iegūt kaut kādu priekšrocību, un kas, man liekas, vēl tāds ilgtermiņa ieguvums ir, ka mēs jau liekam spēlētājiem spēlēt augstākā intensitātē, strādāt viņiem ar kājām. Ja viņš presingā kļūdās tajā laukumā, ja, teiksim, agresīvi sedzot, ir lielāka iespēja viņam atgriezties un glābt to situāciju. Un pēc tam viņš to pašu agresivitāti ienes pozicionālā spēlē, ja, un attiecīgi, manuprāt, ja mēs tikai seksim savā laukuma agresīvu, tā iespēja kļūdīties ir daudz, daudz lielāka. Tā ka, manuprāt, presingi, ja jaunieši basketbolā, tas ir neatņemama sastāvdaļa. Transition defense, ja, tad sākumā sagādāja lielas problēmas. Tiešām pirmās spēles Lietuvas turnīrs, man liekas, bija vispār tāda pamošanās Lietuvas spēlē. Man liekas, mums bija arī pieaicināti procesā statistiķi, kas rēķināja kaut kādas tur procentuāli lietas, kas mums izdodās, kas neizdodās. Transition defensā mēs, man liekas, ielaidām kaut kādu 1,6 punktus par spēli pret Lietuvas izlasi. Attiecīgi, ja viņi tikai uzbruktu ar ātrajiem, ja paši parēķinam, tas ir ielaisti, mēs jau tā ielaidām daudz, ja 100 punktus tajā spēlē, bet ja viņi tikai spēlētu uz ātro, tie būtu 150 punktu spēlē. Ja? Un kāpēc? Mēs strādājam, protams, arī pie transition situācijām, bet pirmās 2 nedēļas galvenais uzsvars bija uz transition offense, ja? Tas, ko es jau minēju, ja? Tad, un tikai otrā pusē mēs strādājam uz transition defense atgriešanos. Ja? Un ar vienu vingrinājumu. Ja? Ar vienu vingrinājumu, kas bija 4-4 ABC. Sākumā tas, ko es novēroju, kad spēlētāji visu laiku atgriežoties, meklē tikai savus spēlētājus pat vājā pusē. Un, manuprāt, transition defense, tas, kas ir svarīgi, spēlētājiem saprast, ka tā ir komandas aizsardzība. Tā nav individuāla aizsardzība. Un tas, ko mēs darījām, pavisam vienkārši. Šeit ir viena komanda. Ja. Šī komanda uzbruk, un trešā komanda, piemēram, nostājusies šeit. Te ir 2 treneri. Šī komanda uzbruk, vienalga var sākt sākumā kaut kādu pozicionālo spēli, bet tajā momentā, kad bumba grozā vai aizsardzības komanda izcīna bumbu, šī komanda dod piespēli. Šo piespēli nevar pārķert trenerim, vienam tuvākiem, un mēs dodam tālāk vienam no spēlētājiem. Līdz ar to šī komanda pēc uzbrukuma mums bija atstrādāts, ka 2 iet pēc bumbas, 2 jau nodrošina aizsardzību, un viņiem ir sprints atpakaļ un ātri jādala spēlētāji. Visu laiku pēc šāda vienkārši ABC mēs strādājām. Un sākumā pat bija tādas situācijas, ka bumba tiek atdota šeit, spēlētājs bez bumbas skrien pie šī cilvēka. Viņš nav gatavs skriet uz sodu laukumu, nav gatavs tuvākais sekt bumbu un visiem spēlēt uz bumbu. Un mēs vienkārši ar vienu vingrinājumu visu laiku mēģinājām dabūt viņiem šos ieradumus, kad tā ir komandas aizsardzība. Īpaši mēs zinām, U16 vecumā transition bieži nosaka, kurš uzvarēs, kurš zaudēs. Ja tu nevari apstādināt ātros, principā spēlētāji, komandas kā Spānija gatava visu laiku skriet un sodīt. Ja? Tu iemet grozu, viņi 4 sekundēs jau uzreiz tev gatavi iemest, tad viens no mērķiem bija šīs situācijas glābt.
Un te mēs varam pastīties dažas, kur mums izdevās, kur neizdevās, bet es teiktu kopumā, kad transition aizsardzība mums bija pietiekamā līmenī. Šeit viens no piemēriem, ja, tad uz bumbu mēs spēlējam, bet 2 spēlētāji nenokomunicē, ja, un beigās mēs iedodam brīvu metienu. Ja, atkal komandas aizsardzība pietiek, ka 1 no 4 vai 5 kaut ko neiet. Te mēs Ozers varēja bumbu apstādināt, bet neapstādināja. Vieglie punkti, tāpēc, ka tie 2, kam bija jānodrošina aizsardzība, ja, spēlētājs pazaudēja savējo. Protams, transition 1 uz 1 jāapstādina bumba un jābūt gataviem pārējiem palīdzēt. Ja rekrutē, ka šeit soda laukums ir brīvs un mēs nespēlējam visu uz bumbu, tad tādas komandas kā Izraela, kam patīk spēlēt ātri, ja, tad mūs uzreiz sodīs. Ja. Un rekur varbūt piemēri arī tieši speciāli no Izraels spēles, jo viņi vienreiz iet caurgājienā, viņi gatavi vienkāršos veidos caur spacingu uzbrukt soda laukumam atkal. Un kāpēc tieši no šīs spēles? Es domāju, ka jūs esat dzirdējuši, kad Izraela ir jaunatnē viena no tām, teiksim, jaunatnes līgām, kas spēlē šo ātro basketbolu. Man liekas, ka es nezinu precīzi kā, bet viņiem, teiksim, ir 20 sekundes, un tad ar katru vecumu viņi ņem kaut kur tur nost to laiku, un viņi kultivē to, ka tu nevis spēlē uzbrukumā 24 sekundes, bet es nezinu precīzi, ja, bet daudz īsākā laikā viņiem jāuzbruk. Līdz ar to arī šeit var redzēt, ka viņi pie tā ir pieraduši ar visu to, ka mēs to daudz strādājam pret citām komandām. Varbūt tas mums tādu baigo problēmu nesagādāja, bet šī komanda, ja tur pat var dzirdēt, ja tur no spēles, kad coach no malas, ja tur puš, ja visu laiku mēģina to bumbu dzīt uz priekšu, tie 2, kas bija tādi līderi, ik pa laikam to sāsināja, pa spēli viņi iemeta kaut kādus 10 punktus, varbūt tie arī bija tie izšķirošie. Ja? Tā kā es domāju, arī treniņu procesā, teiksim, caur transition defense, caur transition offense vingrinājumiem, ieteiktu arī, varbūt tas ne tikai spēlēs, bet arī treniņos, ik pa laikam piekop to 14 sekundžu uzbrukumu, kur jūs mēģināt visu laiku spēlēt ātri, mazāk pozicionāli, tādējādi arī dabūt to fizisko kondīciju, plaši skrienot, ja, teiksim, tās iespējas un īpaši arī uzlabot transition defense, lai spēlētāji ir gatavi U16 čempionātā tam tempam vieglāk pielāgoties. Un attiecīgi arī uzreiz par to tad mēs transition offense, jā, es jau teicu, pārējais gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, īpaši U16 čempionātā ir ļoti tādas noteicošas, un tad jau vairākus gadus jau tas, ko es daru parasti, vienkārši 4-0 skrienu koridorus, domāju par to tur detaļās īpaši mēs tagad neiesim, visi ir kaut kur dzirdējuši, redzējuši, tās nianses varbūt atšķirās, es varbūt pateikšu tā pāris vārdos tikai, kā man patīk skriet, ja bumba izcīna 2 vai 3 vai 4. Mēs ļaujam viņam vilkt bumbu pār laukumam kā saspēles vadītājiem tajā momentā. Uzreiz saspēles vadītājs kļūst kā malējais, viņš ieņem ārējo koridoru. Ja? Vienīgais nosacījums, kad mēs meklējam pirmo piespēli, ja bumba izcīna 5, kas varbūt nav tik pārliecināts. Protams, ja 5 ir tāds spēlētājs, kas māk labi driblēt un īstenībā var to labi darīt, tad nevajag tev aizliegt. Bet mēs iespējas mazāk spēlējam ar pirmo piespēli saspēles vadītājiem, un tādējādi mēs varam ātrāk pāriet pa koridoriem, uzbrukt. Un, manuprāt, kas arī tādā jaunatnes basketbolā, man liekas, būtu svarīgi, kad mēs ļaujam ne tikai spēlēt 1 vai 2 spēlētājiem spēlēt ar bumbu, bet principā visiem, kas jau laukumā bijuši. Ja? Līdz ar to no 1 līdz 4 jums ir spēlētāji, to, ka viņš ātri pārvilkt, ar driblu vai ar piespēli, ievadīt uzbrukumu mums ir jāļauj. Tādējādi, es domāju, arī tos spēlētājus mēs vairāk varētu attīstīt un attiecīgi, teiksim, tādā turnīrā kā U16 čempionāts, arī pie agresīvas sekšanas, manuprāt, ja tu aizbrauc ar 1 vai 2 nomināli saspēles vadītājiem, es neticu, ka ir iespēja izdzīvot tajā. Francijas aizsardzība, citām komandām aizsardzības, tā kā viņi dušī, tad tie 2 spēlētāji kaut kur turnīru vidū, es esmu pilnībā pārliecināts, ka viņiem degviela beigsies, viņi vienkārši vairs nebūs gatavi par citām lietām domāt. Tāpēc, manuprāt, arī, ja tu ievies tādu principu, ka no 1 līdz 4 kļūs kaut kāda epizodiski pa ballhandleriem, varbūt pa saspēles vadītājiem, tu atvieglo viņiem darbu, tu tāpat esi mobils, ja? Un
un tev iespējas, teiksim, gūt punktus ātri un pēc tam pozicionāli ir daudz, daudz lielākas. Kā mēs to darījām? Protams, sākumā es jau teicu 4-0 koridoru, pēc tam 4-4 vienkārši vingrinājums, varbūt sākumā 4-3 ar pieskrienošo ABC parastais, viena komanda pret otru, otra nāk pretī, šādā veidā visu laiku mēs skatāmies koridoru, lai viņi ātri pārslēdzās pa savām pozīcijām, lai viņiem automātiski jau ieiet, lai nav tā, ka spēlēs, viņiem jādomā, man jāskrien tur un man jāskrien tur ir. Vienkārši maksimāli daudz atkārtojumi un, protams, arī caur transition drilliem ir vislabākais veids, kā tu vari uzlabot arī fizisko kondīciju un skrienot tikai vienu vai turp apakai laukumus. Es domāju, ka tu pilnīgi darbu mēs neizdaram, tāpēc man patīk tāds ļoti vienkārši vingrinājums, kur 4-4+4, 3 komandas, viena komanda sacenšās pret 2. Vienai komandai sanāk uzbrukums aizsardzība visu laiku. Tām 2 komandām, kas spēlē par to pirmo komandu, uzbrukums, aizsardzība, atdod piespēli aiz gala līnijas, atkal uzbrukums, aizsardzība, atdod piespēli tai pirmai komandai un šādā veidā. Vienai komandai ir ritīgi priekšrocība, viņi visu laiku ir svaigi, viņi jau nostājušies koridoros un jau skrien. Vienai komandai varbūt tie 6 laukumi, varbūt 8, varbūt 10 laukumi, non-stopā visu laiku jābūt spēlē. Un šādā veidā īstenībā ļoti labi var dabūt tieši to fizisko, to pusi, un tas, ko mēs redzējām arī treniņā, ka mēs jau uz gatavošanās posma beigām viņu ieviesām, daudziem spēlētājiem tieši kamēr tas pirmie 2 laukumi visi kārtībā. 4. laukums, 6. kļūda autā, jau pie centra līnijas vienkārši aizsargs apstādina, tā bumba vairs neiet uz priekšu, vienkārši mēs kļūstam lēni, līdzīgi kā tas bija arī turnīrā. Ja pirmajās spēlēs mēs skrējām, pēdējās jau bija diezgan grūti, mums bija to izdarīt. Tā kā ātrās pārējas uzbrukumā, manuprāt, tas ir tāda neatņemama sastāvdaļa jaunatnes basa. Ja, pastamies šeit, kas man nepatīk, 5. numurs skrien pa pašu vidu, līdz ar to traucēja tur aizpuram iet 1-1, bet labā ziņa, ka bija 4. aizskrējis malas, un mēs dabūjām stūri tālo metienu. Līdzīgi arī šeit, malējais aizskrējis, mēs esam koridoros, brīvs metiens. Izmetot autu, citi neskrien, bet bumba iet pāri, mēs skrienam plaši, 1-1 opcija. Ja? Atkal izmetot autu, mēs esam koridoros, līdz ar to ir labs spacings, spēlētājiem ar bumbu 1-1, uzreiz ir labas opcijas sāsināt. Ja? Tās epizodes varbūt mums bija mazāk, Izraela, kas bija arī 5. labākā, īstenībā ar labāko transition offense, tieši šīs lietas darīja daudz labāk. Teikt, ka viņi ir tur fiziskāki, ātrāk nobrieduši un tā tālāk, es domāju, nē, es domāju, ka mēs vienkārši arī varam paņemt kaut kādu piemēru no viņiem un tajā līmenī, kā viņi to dara, noteikti arī mēģināt darīt tādā veidā. Ok, nākamais sadarbības vai brīvā spēle. Ja? Cik daudz sadarbības, kādas sadarbības, ja? Tad, cik mēs gribam paši sev parādīt vai ļaut komandas spēlētājiem parādīt. Ja? Man liekas, tas tāds ir diezgan tāds svarīgs jautājums. Ja? Ir komandas, kas spēlē diezgan tāda konvencionāli. U16 ir tādas, kas spēlē ar 3, varbūt 5 vienkāršiem setiem, bez akcentiem, vienkārši tāds tākuma, teiksim, tā kustība, bet bez kaut kādām stiprajām pusēm. Bija tādas komandas, kas spēlē ļoti brīvi, ja, tās, teiksim, tādā ziņā tas viss čempionātā ļoti varējās. Katram arī, es domāju, jums ir kaut kāds priekšstats, cik jūs gribat redzēt komanda taktiski, zina sadarbības, ko māk un tā tālāk. Bet man liekas, tas pirmais un galvenais jautājums, uz ko jāuzdod, cik daudz laika tas aizņem treniņu procesā. Mēs pažinām, 16 gados spēlētājiem iemācīties 5 sadarbības prasīs daudz vairāk laika un būs noteikti neefektīvāk nekā tas ir Latvijas-Igaunijas līgas komandā. Ja? Un ja spēlētājiem, manuprāt, iemācīties noteiktu skaitu sadarbības prasa no stundu 30 treniņš, no treniņa pustreniņa, ja? Es uzskatu, ka tas ir bezjēdzīgi, ja? Tas nav pareizi, tad labāk vienkārši spēlētājiem veselīgāk iet nodarboties ar orientēšanu uz sportu svaigā gaisā, nekā domāt zālē, ja? Jo
jo tāpatās tas, ko es redzēju, vesels, tas, ko es redzēju, tad, teiksim, arī pat izskēnot 5-0, tie spēlētāji bieži pazaudē taimingu blokos gan uz bumbu, gan prom no bumbas. Viens no 5 spēlētājiem kaut ko aizmirst, līdz ar to beigās tu izdara kaut kādu darbu, aizņem kaut kādu laiku no treniņu procesa, un tas viss beigās ir pat tukšo. Mēs pat zinām, ka arī jauniešiem pat svarīgāk ir kaut kādas lietas attīstīt, domāt, jo tie ieradumi viņiem daudzi vēl jānostiprina atkal un atkal ir. Līdz ar to mēs 5-0 sadarbības treniņu laikā skrējām ļoti maz. Tajos vienīgais, kad mēs skrējām daudz, ir pirmsspēles treniņos, kad mums bija, teiksim, pārbaudas spēle vakarā, rīta treniņš, stunda. Jā, tad mēs skrējām tur vairāk pa pusi 30 minūtes, bet tas ir tas treniņu, teiksim, tas dienas modelis, kāds ir, kā jau es teicu, kaut kādās Latvijas, teiksim, komandās, kur rīt treniņš un vakarā ir. Bet tur, kur mums bija, teiksim, treniņi dienā 2 vai 1, ja, tur komandas vai fiziskais vai individuālais, mēs principā neskrējam. Tāpēc tur vairāk mēs strādājam uz kaut kādām tām niansēm, uz tādām lietām, bet, kā jau es teicu, tikai pirmsspēles treniņos ar domu iekustēties, kaut kādas sadarbības paņemt un tā tālāk. Bet es uzskatu, ka ir vajadzīgas sadarbības, ja, vajadzīgas ar akcentiem, ja mēs spēlētu tikai tādu brīvo spēli, tad fizika, individuālā meistarība, es domāju, nekur tālāk mūs neaizvest, būtu daudz grūtāk. Līdz ar to pāris piemēri, teiksim, kādas mēs spēlējam. Ja? Visiem labi zināmais motion offense, kāpēc man patīk spēlēt motion offense jauniešu, teiksim, spēlē, jo tas, ko es minēju, tad arī jau iepriekš, tad daudziem jaunajiem viņiem patīk spēlēt ilgi ar bumbu, pārturēt. Diemžēl motion offense arī jādalās visu laiku. Ja tu nospēlē vienu situāciju, maini malu, spēlē otru, ja, tādējādi īstenībā kaut kādā veidā darot pret to, ko viņš ir pieredzis ilgi spēlēt ar bumbu, bet savu šīm situācijām vienreiz, otroreiz un trešoreiz veidot situācijas ātrumā. Un, kas man patīk arī, kad spēlētāji katrs pieskarās bumbai, līdzīgi kā šeit, ja, 1, 2, 3, 4, ja, 5, ja, principā 8 sekundēs visi spēlētāji pieskārušies pie bumbas, un mēs zinām, ka arī līdz ar to vieglāk katram spēlēt, ka viņš iegājas kaut kādā ritmā. Spāņu pick and rolls viennozīmīgi, 3 cilvēku sadarbība, visi spēlē, noteikti iesako ar jaunas līgā, teiksim, to piedomāt, spēlēt, un Ragi Sānos postā uz malējo, un caur UCLA Cut mēs arī devām postā mazajiem spēlētājiem, attiecīgi Ozaram un Aizpuram, ja, pieliekot bloku, vienkārši ieraujās. Un tie bija īstenībā, ja tā runā par tādiem akcentiem, varbūt vienīgie tādi izteiktie, pat atsevišķiem komandām, pie atsevišķiem viknējumiem, kad mēs spēlējām, šie 2 spēlētāji varēja, teiksim, agresīvi apspēlēt, jo, teiksim, kaut kādā postā uz garajiem mums noteikti, ka tur nekas daudz nesanāktu, ja? Tīri 1 uz 1 paļauties kaut kādas izolācijas, es domāju, ka tā nebūtu viegls uzdevums, jo, teiksim, arī pret labām aizsardzībām Francija, tur var redzēt, ka tā 1 uz 1 tīri kaut kādās situācijās mums to bija grūti izdarīt, tā ka tie bija īstenībā tādi galvenie akcenti, ko mēs darījām uzbrukumā, ja spēle groza apakšā tīri uz malējiem, bet tas, man liekas, kas ir svarīgākais saprast, pret ko tu spēlēsi un ar ko tu spēlē, ar jaunas līgā. Ja jums ir kaut kāds spēlētājs ar kaut kādu vienu, varbūt 2 tiešām labām lietām, nezinu, piemēram, ir labas ātruma īpašības. Ja? Kāpēc nenospēlēt kaut kādu situāciju, ka tu spēlē side pick and roll vienā pusē, viņš ir tas spēlētājs, kas tiešām ir ļoti ātrs, atkāpies pretējā un vienkārši tā kā pēc fake pick and roll atdodot piespēlē, viņš ātrumā vienkārši, piemēram, uzbruk. Ja? Un kaut kādas reizes attīstot tādā veidā tādu labu ātru 1 uz 1. Ja? Vienkārši tas, ko es gribēju akcentēt, kad ja ir kaut kādas sadarbības, tad vienkārši izmantot kaut kādus spēlētājus stiprās puses, attīstošās un tādējādi, man liekas, nogādāt to bumbu tur, kur mēs gribam. Ja? Nevis spēlētāji. Jo savādāk, ja būs tikai brīvā spēle, man liekas, tas vienā momentā paliek tā diezgan bezmērķīgi un kaut kādā momentā vienkārši tā komanda var noslēpt. Ko mēs jau no treniņa līdzekļiem, ko mēs izmantojām,
jā, tad tas bija 5-0. Es jau teicu, tikai rīt treniņos pirms spēlēm. Komandas treniņos ļoti maz. 3-3, 4-4, 5-5, spāņu pick and rolls, 3-3, dažādos veidos, lai pēc iespējas vairāk spēlētāji izjūtās spēles situācijas. Ja? Ir sadarbības motion offense, 4-4, spēlē, viens spēlē tukšajā malā, otri atkal pēc iespējas vairāk spēlētāji ir iesaistīti ar bumbu, ja? Un līdz ar to mēs iegūstam sarežģītākas sadarbības kaut kādas, ja ir, ja? Tad attiecīgi 5-5. Bet, manuprāt, svarīgi, lai visi spēlētāji dabūna pēc iespējas vairāk to iespēju spēlēt, veidot, un tad arī īstenībā treniņa procesā tu saproti, kurš ko māk, jo varbūt pat mēs kaut kādas lietas nezinām, kurš varbūt spēlē labi tur ar bumbu vai kaut kur var izveidot situāciju citiem un tā tālāk. Ja? Tas ir par spēju situācijām. Līdz ar to vēl pēdējie tā daži ieteikumi, tad ir pavisam vienkārši. Pirmais, manuprāt, katrā segmentā, ko mēs te runājam arī citiem, ir jābūt kaut kādai sistēmai. Ja? Tad sistēma noved pie prasībām. Ja spēlētājs pieradis darīt pa savam, tad dienas beigā vienalga, ja viņš atnāk, teiksim, un ir kaut kādas citas lietas, ka, teiksim, nezinu, pikenolā jūs redziet maiņu pa apakšu, atnāk uz, piemēram, izlasi stepauta aizsardzību, viņam pēc tam vienalga, kādas tās prasības, un ja viņas būs citādākas, būs vieglāk, tas mans novērojums nekā, ja viņš, teiksim, visu laiku kaut kur vienreiz šādu, vienreiz tādu. Ja? Jo arī atnākot treniņā, viņš pierod katru reizi kaut kā citādāk. Ja? Tad viņš nospēlēs blokam pa apakšu, tad viņš nospēlēs pa augšu, tad viņš izdomās mainīties, uzreiz veidojās hauss. Ja jums ir kaut kāda viena prasība katrā no šīm lietām, atnākot, viņas var būt citādākas, būs daudz vieglāk nekā, ja tas viss būs tādā vieglā, teiksim, bez kaut kādām prasībām. Okay, nākamā lieta, ko protams, mēs visi zinām, ir kaut kādi perspektīvie spēlētāji, ir spēlētāji, kas ir kaut kādā izlases kontekstā tuvāk vai tālāki kandidāti kā minimums, tad vienmēr uz viņiem skatīties, ko viņi var labāk. Arī šajā izlases, teiksim, modelī daudz spēlētāji ir ar kādām īpašībām, kas viņam palīdz būt galvas tiesas pārākiem par citiem spēlētājiem starp saviem vienaudžiem, bet aizbraucot uz čempionātu, mēs redzam, ka tas spēlētājs pietrūkst, ka bija pick-and-roll aizsardzība, viņš vienkārši kājadarbība tik lēna ir, ka viņš vienkārši uz pa taisno laiž garām. Tad man jautājums, ko mēs tagad varam ar viņu sekt? Dienas beigās, ja pretinieks spēlē tikai caur viņu pick-and-roll, katru reizi tur būtu lejaps maziem spēlētājiem, beigās pat labāko 5. numuru tajā vecumā nomināli, ja? Starp saviem vienaudžiem tev pat ir grūti izmantot laukumā, ja? Jo viņam kaut kāda lieta pietrūkst. Ja? Līdz ar to visu laiku domāt, ko viņš var labāk. Un otra lieta, jūs ziniet labāk nekā jūsu audzēkņi. Mūsdienās ir pieejams internets, ja, tur pastīties visādus treniņus, visādus gudrības smelties. Mēs zinām, ka arī visiem šiem audzēkņiem ir daudz, kā saka, padomdevēji, ja, dažāda veida, ja, tur personīgie koči, ja, tur, teiksim, tur kaut kādi izaugsmes koči, ja, tur mārketinga cilvēki, kā saka, es domāju, ka jūs saprotat, par ko es runāju, un bieži mums īstenībā īpaši izlasē, ar to ir, diemžēl, jāsaskarās, un jums ir tā sava ideja, ja, viņam ir jāpārdod, un nevienmēr tas ir vieglākajā veidā, un es zinu, ka arī tāda pat līdzīga problēma, varbūt citādākā veidā. Viņi ir jaunatslīgā ar atsevišķiem spēlētājiem, un tas, ko es gribēju pateikt, ja, tad man personīgi vienmēr ir bijis mērķis palīdzēt, parādīt to ceļu, ir tie vieglie raksturi, ar kuriem tiešām ir viegli iet, kā saka, procesā, ir vienmēr uzticami iet kaut kādā kaujā, bet ir vienmēr tāda daļa, un īpaši īstenībā arī izlasē, ar kuriem, diemžēl, dažreiz jums ir, kā saka, jāmēģina komunicēt ne pa labam. Ja? Jo dienas beigās jūs atbildiet pa komandas rezultātā tādā izlasē arī jaunas līgā, bet kas ir, man liekas, vēl svarīgāk, bieži tie spēlētāji saklausoties, sadomājoties, viņi pat neapzinās, ka īstenībā viņi kaitē sev. Ja? Jūs esat redzējuši savu paudzi, citus spēlētājus, kas viņiem izdodās, kas neizdodās, un ja godīgi šī problēma ir bijusi šajā ciklā, pagājušajā,
Arī es zinu, ka man vienmēr ar komandām, tāpēc es vienmēr iesaku domāt par to spēlētāju interesēm, bet būt tādiem, kā saka, uzņēmīgiem un kaut kur nepiekāpties kaut kādām vienkāršās lietās, ja mēs zinām, ka tas spēlētājiem palīdzēs ilgtermiņā, jo dienas beigās, viņš pateiks paldies vai ne, bet tas ir mūsu darbs, man liekas, vienkārši padarīt spēlētājus labākus, iedot viņiem labākus, kā saka, izdzīvošanas rīkus, ja kādām ir tā iespēja tiešām kaut kur tālāk ar basketbolu aiziet, lai viņam kaut kas dzīvē arī izdodās. Ja, tā, ka tas ir tāds mans ieteikums. Un svarīgākais tagad droši vien jautājumu diskusija, varbūt